Krievijas drauga redaktors rakstīja: Dieva ļaudis nekad nevar patiesi sanākt kopā, balstoties uz cilvēcīgas atziņas kopīgumu un nodarbošanās veidu. Viņi ir par sekliem, par daudz mainīgi un ietekmējami. Mums ir tikai viens pamats, kas ir pietiekoši plats, lai visus noturētu. Šis pamats ir Kristus. Kristū visi Dieva ļaudis ir viens, neatkarīgi no viņu ādas krāsas, tautības, sociālā stāvokļa vai uzskatiem. Kāds ievērojams sludinātājs nozīmīgā baznīcā, kas atrodas ārpus vasarsvētku kustības sienām, pirms kāda laika vēršoties pie visiem kristiešiem teica: Kad mēs skatāmies uz sašķelto Kristus draudzi un uz lielajiem sektantu pulkiem, neviens no viņiem neredz, kā mūsu daudz cietušās dvēseles sauc pēc šīs oriģinālās, visus apvienojošās mīlestības. Mēs nekad neuzvarēsim pasauli uz kādas citas platformas. Pagāni vēroja senos kristiešus un brīnījās. Skat, kā šie kristieši mīl viens otru, kamēr mēs dalāmies sektās, ticības šķirās un visādos ismos un doktrīnās, mūsu mīlestība turpina irt. Pavisam drīz mūsu baznīcas paliks tukšas un mūsu ļaudis būs izzuduši, un jūsu skaistais vasarsvētku darbs, tik pilns ar dievišķiem apsolījumiem, kur Dievs ir gatavs nonākt, piepildīt dvēseles un tās brīnišķīgi kristīt ar svēto garu, tiks pašiznīcināts, izbālēs un tiks sagrauts, ja jūsu vidū trūks mīlestības. Kāds nesen ir rakstījis sekojošus vārdus. Laikrakstos var bieži lasīt tādus vai līdzīga veida paziņojumus. Pēdiņās. Ir vajadzīgi organizācijai lojāli cilvēki. Pēdiņas ciet. Bet baznīcu izdevumos var bieži lasīt šādus vārdus. Tiek aicināti brāļi, kas vēlas pievienoties mūsu baznīcai. Kāda atšķirība? Nav atšķirību. Izņemot to, ka pirmā ir sekulāra savienība, bet otrā reliģiskā organizācija. Katra jauna draudzes šķelšanās vai nodalījušās partijas izveidošanās draudzē pasaulē demonstrē Kristus miesas vienotības jēdziena maldīgumu un rada šaubas par evaņģēlija patiesumu. Ļaužu pulki noliecas un dedzina vīraku savai mācībai, nevis Kristum. Kristietības daudzās sektas ir liecība pasaulē, ka kristieši nespēja sadzīvot kopā zem viena jumta. Viņu sacerētās ticības apliecības, viņu iekšējās kopības stimulācijai un identitātes pasargāšanai kalpo tikai kā pierādījums, ka mēs tomēr nespējam saprast Dieva vārdu vienādi un tam pakļauties, sanākot kopā un paliekot kopā uz šī viena vārda pamata. Vai tad Dieva vārds ir tik grūti saprotams? Tie, kas pieņem nemainīgu un neizmaināmu savas ticības apliecību, ar to pašu nogriež ceļu uz tālāku progresu arī savu ļaužu vidū. Par lielo evaņģēlistu Čārlzu G. Finneju ir sacīts, ka viņš mainīja savu teoloģiju atkarībā no lūgšanas laktas karstuma. Viņu nesasaistīja viņa dienu reliģiskā sistēma un tās spiediens. Gars šodien izmisīgi cīnās par ticīgo vienotību, par vienu miesu, tā, lai tiktu atbildēta Jēzus lūgšana, lai visi ir viens, lai pasaule ticētu. Jāņa 17.21. Bet svētie ir pārāk neizlēmīgi, lai saņemtu pret sevi izvērstu uzbrukumu. Viņi labāk kalpo sistēmai vai partijai, pakļaujas reliģiskām sautīgām, parteiska gara vadītām interesēm. Dieva ļaudis ir ieslēgti denomināciju sprostā. Kļūdīšanās vienmēr novada pie militāra spēka lietošanas, bet patiesība noliecas, lai mazgātu svētajiem kājas. Mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu. 1. Korintiešiem 12.13. Mums ir jābūt vienai ģimenei, kas dzīvo kā mājās sava Dieva namā. Mēs piederam visai Kristus miesai, kā debesīs, tā arī virs zemes. Dieva draudze ir viena vienīga.
Šausmīga lieta ir censties šo vienoto Kristus miesu sašķelt, noraut tai tās locekļus un tos piesavināties sev. Cik muļķīgas un visumā ļaunas izskatās šķietami maznozīmīgās atšķirības kristiešu starpā mūžības gaismā. Pamats ir Kristus, nevis mācība par viņu. Evaņģēlijs vada pie viņa. Tas paaugstina Kristu un nevis kādu īpašu doktrīnu par viņu. Pazīt Kristu ir alfa un omega kristīgai ticībai un praksei. Vēsturnieks D. Aubings ir teicis, iesākumā draudze bija brāļu kopība, ko vadīja daži brāļi no viņu vidus. Bet jums nebūs saukties par rabi, jo viens ir jūsu mācītājs, Kristus, bet jūs visi esat brāļi. Mateja 23:8. Mums ir pārāk daudz tādu, kam ir rabīna valdīšanas kundziskais gars. Tas sašķeļ vienoto miesu un atdala svētos vienu no otra. Tomēr tagad man šķiet, mēs esam apgājuši vēstures aplim un kopš pirmatnējās draudzes atkrišanas atgriezušies pie pirmās brāļu mīlestības un vienotības vienā Kristus miesā. Tā bez mazākām šaubām būs tā draudze, pēc kuras atgriezīsies Kristus, cienīga, bez traipe, bez krunkas vai cita tam līdzīga trūkuma. Efeziešiem 5:27. 6. nodaļa. Vasarsvētku dziļāka izpratne. Franks Bartlemens bija ciešanās norūdīts vīrs un uz sevis nesa lielu nastu. Viņa lūgšanas burtiski atvēra debesu logus, un viņa sniegtā vēsts izkaltēja visu, kas bija no miesas. Jebkurš šķērslis Jēzus Kristus kā kunga paaugstināšanai pavisam ātri kļuva par izmisīgas lūgšanas objektu, un caur viņa bezkaislīgo spalvu un mēli tas tika nežēlīgi atklāts un satriekts. Bet Franks Bartlemens bija vairāk nekā tikai aizlūdzējs, vairāk nekā tikai atmodas vīrs, viņš bija cilvēks ar vīziju, Dieva pravietis. Arī pēc atmodas viņš turpināja gūt dziļāku ieskatu, kas ir svētais gars un par to, kas ir svētais gars, un aicināja Dieva ļaudis sasniegt galējos mērķus savās dzīvēs. Viņa balss, lai arī tik ilgi kā apklususi, tagad caur šo grāmatu atkal sākusi skanēt. Turpmākā vēsts tika izteikta apmēram 1925. gadā, īsi pirms Bartlemena nāves. Pasaule ir ražas lauks, patiesā draudze ir dārgakmens, kā grauds apvalkā, bet lielā nominālā baznīca, ekleziastiskā miesa, katrā paaudzē ir kā ražas lauks, kurā kā dārgakmens miesas apvalka ielenkumā ir paslēpta, patiesā garīgā dzīvā draudze. Bet pat šī patiesā garīgā draudze atrodas tālu no īstā dārgakmens, kas pildīts ar dievišķo mīlestību un spēku, kas ir oriģināli ieplānota un nodrošināta tikai un vienīgi Dieva mērķiem. Kopš pirmatnējā draudze atkrita no jaunās derības šķīstuma un dzīvības, tā ir kļuvusi par atkritēju, atkritusi no apustuļu dienu garīgajām virsotnēm, un tomēr tai ir nolēmts atgriezties tēvmājās un iekļūt tēva nama pilnajās svētībās. Es šeit runāju par patieso garīgo Kristus miesu. Tas ir pazudušais dēls, kas bija tālu aizgājis no tēva mājām, bet kopš reformācijas palēnām atgriežas. Kopš reformācijas ir pagājuši 5 gadsimti. Ceļš atpakaļ visumā ir bijis garš un grūts. Daudzi ir krituši tumšajā ielajā, tāpat daudzi palikuši spožajā, saņemto atklāsmju saules gaismā un nav vēlējušies tālāk iet. Bet pakāpeniski un bezkaislīgi varenais Dieva gars ir turpinājis darboties, atjaunojot to, kas ir pazudis, un vadot un kārtojot lietas iepratī šai lielajai pravietiskajai atklāsmei par Kristus miesu, tās vienotībā un pilnumā, vienu miesu, kas attīstās pilnīgā briedumā, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā, īsto vīra briedumu,
Kristus diženuma pilnības mēru. Efeziešiem 4:13. Mīļie, kamēr mēs šo vīziju neieraudzīsim un to nesapratīsim, mēs nespēsim doties tālāk ar Dievu un izprast atšķirīgās pakāpes, pieredzes, dažādos standartus un operācijas draudzes vēsturē šajā pēc Kristus laikmetā. Tāpēc vairums kristiešu ir kļūdījušies turpināt ceļu ar Dievu sava skata sadrumstalotības dēļ. Viņi nav bijuši spējīgi pieņemt viņa atklājumu summēšanos attiecībā uz atklāsmju, gaismas un pieredzes atjaunošanos, kas reiz ir zudusi, bet tagad patiesajai Kristus draudzei tiek pasniegta par jaunu. Ja jūs to pilnībā nespējat saskatīt, vai ja šī vīzija jums šķiet atšķirīga no jūsu iepriekšējā lietu uzskata, pacietiet mani. Pirms esmu pabeidzis, es dziļi ticu, ka jūs to sapratīsit, un ja tas būs tā, tas var radikāli pārveidot jūsu dzīvi, pasniedzot jaunu vitālu virzienu savām lūgšanām un kalpošanai.